Sveicināti studenti! Mani sauc Ansis Jurģis Stabingis, es esmu psiholoģijas pasniedzējs Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības augstskolā. Es ticu, ka labs students izmanto katru iespēju, lai mācītos. Es ticu arī tam, ka dzīvē redzamie piemēri ir daudz labāk izmantojami, lai mācītos, nekā tie piemēri, kuri redzami mācību grāmatās vai tam līdzīgi. Izmantojot šo situāciju, kas šobrīd ir, es vēršos pie jums ar kādu konkrētu piedāvājumu mācīties, mazliet pamācīties mazliet vairāk, uzlabot savas zināšanas un iespējams pat nopelnīt kaut kādu balvu, bet par to es pastāstīšu vēlāk. Tātad, iespējams, ka jums mācību laikā būs nepieciešams veikt kaut kādu aptauju, īpaši humanitāro sociālo zinību studentiem veikt aptauju, tas ir noskaidrot cilvēku viedokli, ievākt kaut kādu informāciju no viņiem. Un kā jūs zināt, droši vien, kā jums jau ir stāstīts, aptauju sagatavot tas nav tik vienkārši. Ir savi knifi, savas nianses un tā tālāk, un ne katra aptauja ir, teiksim, vienlīdz labi lietojama un ir iespējams pieļaut vairākas kļūdas, gatavojot aptaujas. Par šīm te kļūdām, protams, daži cilvēki mācās no savām kļūdām, bet daži pat to nespēja izdarīt. Gudrie cilvēki mācās no citu cilvēku kļūdām, tāpēc es aicinu jūs mācīties no citu kļūdām. Mans piedāvājums jums ir izanalizēt vienu vienkāršu visiem pieejamu aptauju, un tās aptaujas rezultāti tiks paziņot rītdien, tā kā viņi jau ir gaisā, un atrast tās kļūdas, kuras ir pieļautas šīs aptaujas gatavošanas laikā. Tās kļūdas, kuras ir šajā aptaujā. Es varētu teikt, ka tur ir vairākas kļūdas, un dažas no tām ir pat ļoti rūpjas. Tā aptauja, kur es gribu jums piedāvāt analizēt, ir Vēlēšanu apvienības vienotība, rīkotā aptauja, izvēlies savu ministru prezidentu. Te ir redzams piemērs, ja tas izvēlies savu ministru prezidentu, kur tiek piedāvāts izvēlēties vai nu Valdu Dombrovsku vai nu Jānu Urbanoviču. Vienu no diviem, un kā jūs zināt, tad par šo te aptauju tika cilvēki reklamēti ar radio palīdzību, cilvēkiem gāja klāt uz ielām un prasīja aizpildīt šādas anketiņas. Tas bija Vienotības birojā, mājaslapā, atverot Vienotības mājaslapu bija uzreiz, tā kā redzam šī aptauja, un šajā aģitācijas avīzē, kas ir pēdējais eksemplārs, ja, tā kā tas ir pavisam svaigi. Te jau ir rakstīts, ka jau ir 100 000 cilvēki jau ir atbildējuši un 76% jau ir norādījuši vienu no atbilžu variantiem. Tātad, izmantojot šo te aptauju, es jums lūdzu izdarīt divas lietas. Pirmais, identificēt, kādas kļūdas ir pieļautas gatavojot šo aptauju, ja, kuras, ja jūs būtu normāli studenti vai vienotības cilvēki būtu normāli studenti, vienkārši pasniedzēji acīm redzot to nepieļaut. Tātad, kādas kļūdas ir pieļautas šajā aptaujā, lūdzu nosaukt tās. Un otrais, ņemot vērā iepriekš nosauktās kļūdas, cik ticami ir šīs aptaujas rezultāti, cik viņi vispār ir ticami. Ja? Laiks, ko es jums dodu šī uzdevuma izpildīt līdz piekdienai, 1. oktobrim, 2:00. Un atbildes vienkārši ierakstiet tepat tās apakšā komentāros. Ja, lai papildus stimulētu šo, tad pirmās visizsmeļošākās, vispilnīgākās, visprecīzākās atbildes autoram es uzdāvināšu dāvanu karti 20 latu vērtībā. Kādā grāmatu veikalā? Pēc jūsu izvēles. Ja? Sarunāts. Tātad es gaidu no jums šo te atbildes tepat tās komentāros. Un protams, neaizmirstiet norādīt savus kontaktinformāciju vienkārši, lai es ar jums varu sazināties vai no e-pasta vai kaut ko tam līdzīgu. Ja? Tad vēlu veiksmi un uz tikšanos. Paldies!